Vai jūs zinājāt, ka temperaments ir iedzimts un ka tas nav katram vienāds? Temperaments nav visiem vienāds, un viņš ir iedzimts. To ir pierādījuši empiriski pierādījumi. Un kā jūs domājat, motivācija ir iedzimta kā psiholoģisks fenomens, vai tomēr nē? Es jūs pārliecināšu par pretējo. Tas ir tieši tā kā psiholoģisks fenomens, motivācija ir iedzimta. Tātad mums Dievs katram piedzimstot atnāca, vai eņģelis nolaidās par mums, un viņš taurīti uzpūta, un tu būsi tas, kas matemātiku rēķinās. Pie kāda cita pierādās, ja, kad viņš būs cilvēks, kuram patiks fakti, cipari, gluži pretēji pie cita. Viņš pielaidās, kad piedzima, viņš teica, tu būsi uz skatuves, tu dziedāsi, spēlēsi, tev patiks prezentēt, vai tu būsi ģeniāls pārdevējs. Ja? Tad bija vēl kāds, ja, ka viņš pielaidās par to mazo bērnu, iepūta tas eņģelis taurīt un teica, tu būsi līderis, tu esi spējīgs tikt galā gan izaicinājumiem, tu būsi uzņēmējs. Ja? Un vēl viena daļa, kad atnāca eņģelis un uzpūta ar to dvašu savu un teica, tu būsi kalpotājs, tu būsi labs skolotājs vai tu būsi sociālais darbinieks, bet tā ir tava misija palīdzēt cilvēkiem.